pasmaidi, 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 aizver acis, apskauj sevi un pasmaidi. Pat ja tev negribās smaidīt, tad, kad tu smaidi, tu iedarbini ļoti svarīgas enerģiju plūsmas, kas ir ap tavām lūpām, ap tavu muti, un tas uzlabo tavu dzīvesprieku, tavu radošumu, tavu vitalitāti, un tu savienojies vairāk ar savu dvēseli. Prieks ir visspēcīgākais instruments, lai mēs manifestētu savā dzīvē vēlamo, un arī, tas ir vienkārši superīgi. Pajautā sev, cik tu esi priecīga, cik daudz tu šajā dzīvē priecājies, cik tu izjūti prieku, cik tu izjūti laimi, uzticību, drošību. Man pašai prieks ir palīdzējis iziet cauri visas grūtākajām un sarežģītākajām situācijām, un pēc tam atmiņās saglabājās tie brīži, kad es esmu vienkārši jutis prieku tāpat vien, un apziņa, ka caur jebkurām dzīves situācijām es esmu kļuvusi stiprāka, spēcīgāka, laimīgāka, un es uz kaut ko labu sev un pasaulē. Ja arī tu gribi vairāk dzīves prieka, vitalitātes, optimisma, radošumu, kas nāk tikai caur priecīgu dzīvošanu, sajust D vitamīnu, enerģētiski sajust D vitamīnu, uzpildīties ar saules spēku un prieku, aicinu tevi rīt uz nodarbību 7:30 vakarā. Nodarbībā mēs elposim, mēs sakārtosim enerģiju plūsmas un savi plūsmas, kas palīdz priecāties, un savienosimies ar savu dvēseli un savu prieka centru. Nodarbība tev dos vairāk vitalitātes, spēka un enerģijas un, protams, vairāk prieka. Un nodarbībā es arī pastāstīšu par savu jauno kursu, kas būs veltīts tieši priekam, vitalitātei, radošumam, optimismam, sevis tai atbrīvošanai un brīvībai, kas nāk caur prieku. Man liekas, prieks mums visiem ir daudz un ļoti vajadzīgs, jo priecīgs cilvēks ir tiešām ļoti radošs cilvēks. Dzīvē notiek vairāk sinhronitātes, vairāk labu pozitīvu notikumu un vairāk brīnumu, un mēs arī vairāk šos brīnumus ieraugam. Jā, dzīve kļūst par tādu superīgu un fantastisku brīnumu lauku. Man liekas, šajā tumšajā laikā, kas arī ir ļoti interesants, spēcīgs un harmonisks, jāatzīst. Daudz cilvēku zaudē prieku, bet tas ir tas, ko mēs varam vērot un gūt un iegūt un atgūt. Tā kā tiekamies rītdien nodarbībā. Un es priecāšos redzēt tevi arī, protams, tālāk kursā, jo prieks arī vēro un uzlabo veselību. Tas nu ir skaidrs. Vairāk informācijas par kursu un piekļuvas links aprakstā. Labi, tā, čau, tiek.